Čau, sporta draugi! Mēs iesim pastaigāt ar slaveno Anitu Siliņu. Čau, Anita! Paldies, ka tu piekriti pastaigāt ar mani kopā. Parunāsim droši vien par skriešanu, par šo un to. Mēs esam Siguldā. Sigulda ir forša pilsēta. Anita, tu esi siguldniece kādus gadus, man liekas, 7, es nezinu precīzi. No 2018. gada. Jā, kā tev patīk būt siguldniecei? Īstenībā es teikšu tā, ka es esmu ļoti iemīlējis šo pilsētu. Man ļoti patīk gan no lokācijas, kur viņi atrodas, gan arī visas infrastruktūras lietas, kas ir Siguldā. Viss ir uz vietas. Un arī treniņu ziņā perfekti ir. Varbūt stadions mazliet trūkst, bet kvalitatīvāks, bet tepat netālu Raganā ir uztaisīts pilnīgi jauns 400 metru stadions un arī Murjāņu ģimnāzija blakus stadions, ko es izmantoju treniņu procesiem. Šādi tad kalniņus var skriet. Jā, tas arī audzēkņi brauc pie manis ziemā, mēs skrienam kalnu treniņus. Līdz ar to es Siguldu tiešām esmu iemīlējusi un es domāju, ka tas arī viņu nepametīšu. Jā, man šad un tad bija doma, ka man arī jādzīvo Siguldā. Bišķiņa apskauž te. Droši, es tikai priecātos. Man liekas, Siguldā ļoti daudz arī aktīvi cilvēki dzīvo un daudz ko var darīt. Un var skriet pa mežu un pa kalniem un visādi forši. Jā, šeit ir gan no sporta pasākumiem plašs klāsts, gan arī no kultūras pasākumiem plašs klāsts. Tā kā ļoti daudz visādi svētki notiek un, manuprāt, jā, tad ģimeniska pilsēta, es teikšu tā. Es zinu, taku skrējēji visu laiku brauc uz Siguldu trenēties. Tu pamazām netaisies kļūst par taku skrējēju? Es savos treniņos izmantoju kalniņus un tieši arī tagad gatavojoties arī savam nākošajam lielajām sacensībām arī esmu iekļāvusi vairāk šos kalnu treniņus. Bet šad tad varbūt kādreiz kādu taku skrējienu uzskriešu. Esmu arī skrējusi Stirnbukā gan jau kādu laiku apakaļ, bet pašreiz es palikšu pie asfalta. Ja kādam taču tur arī jāskrien. Kādam jāskrien iet pa asfaltu. Tev vēl patīk skriet? Kāpēc tev patīk? Es pieņemu, ka tev patīk uzreiz. Man liekas, uz šo jautājumu tur pat nav jādomā. Tā ir mana sirdslieta. Un laikam pat vairāk nekā patīk. Tā ir vienkārši sajūta, ka tā ir tava lieta, ko tu dari, kuru tu izbaudi vienalga kādos laikapstākļos teici skriet treniņu. Vai vienalga kāda tipa treniņš tev tur ir, vai tas ir viegls bāzes skrējiens, vai tas ir kārtīgs intervāla treniņš, vai tas ir tiešām apjomīgs garais treniņš. Katrā treniņā ir savs kaifs, katrā treniņā ir savi endorfīni, gandarījums, un es ļoti izbaudu to, kad man ir iespēja skriet un ka es varu skriet un ka es esmu skriešanu iepazinusi. Jā, tas gan tāds, gan emocionāls, gan meditīvs, gan fizisks iegūms man un manam ķermenim. Jā. Kaut kā jocīgi, man liekas, jā. Kāpēc mums tik ļoti patīk skriet, es dažreiz domāju, jo man arī patīk. Un mēs braucam uz sacensībām un piesakamies loterijās, lai varētu braukt uz sacensībām, maksājam dārgas dalības. Un cilvēkiem, kas neskriet, varbūt liekas jocīgi. Brauc maksā 300 eiro par kaut kādu Berlīnu, lai varētu skriet. Bet kaut kā mums patīk, vai ne? Zini kā, tas, ka mums atšķirās, kas patīk, kas nepatīk, ko mēs darām, tas ir pilnīgi normāli. Un cilvēkam, kuram varbūt nepatīk tā skriešana, nav jāspiež viņš skriet. Jā? Tā kā, protams, ir tur kaut kādas iemesli, kāpēc tas tā ir. Vai tas ir no skolas laika, vai viņš ir nepareizi uzsācis šo treniņu procesu, vai arī vēl kaut kādi citi iemesli, kas to ir ietekmējuši. Bet katram tās lietas var atšķirties, un tas tikai normāli, ka mēs atšķiramies, vai ne? Jā, skriet tāpat ir forši. Piekrītu. Jā, labi, pastāsti, kā tu esi treneri, man liekas, tu ļoti daudz strādā, bet tu arī pat vēl trenējies, un tev ir kaut kāda arī sportiskās ambīcijas arī pašai, vai ne? Jā, manas tās sportiskās ambīcijas tagad ir tādas piezemētas.
vairāk nav tik ambiciozas, kā varbūt iepriekš. Es to definētu dzīve pirms bērniem un dzīve pēc bērniem. Jo būt 2 mazu bērnu mammai, tas ir arī papildus resurss, ko es arī ļoti baudu. Un es esmu tiešām ļoti priecīga, ka es esmu mamma un it īpaši diviem maziem ķipariem. Bet jā, par mērķiem, tad šogad man ir plānā noskriet Berlīnas maratonu. Un pēc tam, pēc mēneša, braukt ar saviem audzēkņiem uz Frankfurtas maratonu un skriet arī tur. Tā kā, bet tādā baudas līmenī. Neko konkrētu sev tur neizvirzot, bet vairāk tiešām izbaudīt. Un tagad ir tas posms, kad es arī to skriešanu, lai es arī skrienu daudz sacensībās, es viņu tiešām baudu. Nu, ja tev, teiksim, Berlīnē tev droši vien ir, es nezinu, kāds finiša laika plāns. Jā. Baigi nepārdzīvos, ja nesanāks. Nē, es centīšos uz 2 stundām 55 minūtēm, bet ja tur apstākļi sakritīsies vai kaut kas ietekmēs to, ka varbūt es tieši arī izjūtu to, ka mana diena nebija Rimi Rīgas maratons, es to cienīšu, respektēšu un vienkārši izbaudīšu pasākumu 60,000 skrējēju sabiedrībā. Lieliski, vai ne? Balīt. Un pēc tam kopā brauksim uz Frankfurtu, kas arī brauks skriet uz Frankfurtu. Un būs skrējiens un labs tusiņš. Un pastāst, kā tu trenējies? Jā, tagad es trenējos nevis tad, kad man vajag, bet tad, kad es varu. Un tā ir tā vislielākā starpība laikam arī dzīvei pēc bērniem, jo tad tu ķer to mazo mirkli, kad tev ir iespēja paskriet vienalga pusstunda, 20 minūtes vai stunda vai pusotra, un savā ziņā tas treniņu process tiek pielāgots brīvā laika iespējām. Un tā situācija ir, es to pieņemu, man sākumā varbūt bija grūti ar to sadzīvot, bet pēc tam es sapratu, es vienkārši baudīšu, ir pusstunda, skrienu pusstundu, jā. Un līdz ar to, tāpēc arī manas tās ekspektācijas par to rezultātu, ko es sagaidu no tā treniņu procesa, ir piezemētas. Man, es nezinu, man liekas 2,55 tāpat uz maratonu nav baigi piezemēt, bet varbūt katram Jā, laikam, redzi, man ir ar ko salīdzināt. Jā, mans personīgais rezultāts gan pusmaratonā, gan maratonā, man līdz viņam trūkst, vēl kādu gabaliņu trūkst, bet jā. Nu labi, bet tas ir, katru dienu tu esi skriet vai 3 reizes nedēļā vai? 4 reizes nedēļā es skrienu un 2 reizes nedēļā es cītīgi vingroju. Un to es iesim turpat, ja? Un to es cenšos ļoti cītīgi ievērot. Un, manuprāt, tagad pierādās tas, kad arī ar mazāku apjomu, bet tieši konkrētākiem, precīzākiem, strukturētākiem treniņiem var panākt arī ļoti labu efektu. Un pie tā es arī balstos, jā. Bet nav tā, ka vispār, man liekas, ir daži tādi skrējēji, Latvijā, ko es esmu pļāpājis, skrējēji vai treneri, kas uzskata, tur vismaz 100 km nedēļā jāskrien, lai kaut kas sanāk. Vai dieniņa, man līdz 100 ir tālu. Pašreiz, ja es agrāk skrēju pat līdz 200 km nedēļā, tur 180 km nedēļā, tad tagad man ir 60, tas jau ir ļoti forši, kad es varu noskriet 60 km nedēļā. Es teikšu tā, ka viss ir no situācijas atkarīgs no konkrētā skrējēja, no konkrētām iespējām, pirmkārt no ķermeņa, jo ir skrējieši, kurš nemaz nevarēs fiziski izturēt 100 km nedēļā. Viņš varbūt 1 nedēļu, 2 nedēļas, un tas viss rezultēsies ar koru traumu un pārtrenēšanos. Tāpēc ir ļoti visi jāizvērtē individuāli. Un viens plāns nederēs 2 cilvēkiem vai 3 un vēl jo vairāk 10 cilvēkiem. Tā kā mēs katrs esam unikāli. To jūs lūdzu arī atceraties. Mēs katrs esam savādāki, un katram tas treniņu process ir jāpielāgo pēc katra cilvēka individuālajām darba spējām, iespējām un fizioloģiskiem resursiem. Jā. Jā, man nesen viens cilvēks teica, ka skriešana ir slikta lieta, jo ir viens cilvēks, kas sāk skrēja 15 km dienā, un pēc 2 nedēļām bija galīgi beigts.
Ja es sāku skriet 15 nedēļas katru dienu, es būtu beigts pēc nedēļas. Pēc divām, neapdomīga lieta, nevajag vainot procesu, ja tu pats esi neapdomīgs. Jāizvērtē, jābūt šim treniņu struktūrai, un ja viņas nav, tad tas tikai rezultēsies ar kaut ko negatīvu. Tāpēc šajā situācijā tas cilvēks, kas pieļāva šādu niansi skrienot 15 km katru dienu, tur vairākas nedēļas no vietas, nu tā, diemžēl, bija viņa kļūda, nevis skriešanas kļūda. Nevis vainot pašu skriešanu kā tādu, jā. Nu labi, savus plānus tu liec pati, vai tev arī ir treneris? Jā, es esmu pati savu treneris, un tas ir visgrūtākais. Jo man tieši liekas, ka daļa no tā, kuras atrod motivāciju neizlaist treniņus, tas, ka man ir treneris. Kas man prasīs, kas ir Māri? Kāpēc neesi izskrējis, vai kāpēc esi samainījis treniņu konceptu? Sevi trenēt ir grūti, jo grūti ir izvērtēt varbūt tās nianses, kad sev uzlikt smagāku treniņu un tā kā pamocīt mazliet sevi vairāk, lai vairāk pastrādātu, piemēram, tur anaerobajās zonās. Un tieši pretēji varbūt, kad vairāk pavilkt šo atjaunošanās procesu, lai būtu mierīgāks tas treniņu process. Bet es ļoti esmu tādā ziņā pieturos pie tā, kā es pati jūtos, sekoju līdz visām šīm niansēm. Un pašreiz izskatās, ka viss labi ir. Es esmu apmierināta par to, ko es arī redzu sacensību protokolos. Ar savu treneri es apmierināju. Jā, šeit tur ir tādas diskusijas, bet kopīgi rezumē viss labi. Nu labi, un tās vingrošanas, tu teici, 2 reizes nedēļā, tas ir presa, mugura un tā? Dziļo muskultūru kārtīgi, jāpasvīst uz paklāņi, jāpastrādā uz saišu muskuļu stiprināšanu, fasciju stiprināšanu, mobilitāti. Tā kā... Sveiki. Tas ir tas būtiskākais, kas man ļoti palīdz arī izvairīties no jebkādu ilgstošu traumu riska un vispār skrienot, jo skriešana ir tāda monotons darbs, viena cikliska kustība, ko tu atkārto tūkstošiem miljoniem reižu. Līdz ar to tev ir jānostiprina viss pārējais, lai ķermenis pēc iespējas labāk tiktu ar šo te vienmērīgo kustību, gan skrienot lēnām, gan skrienot jau arī sacensībā ātrumā. Tāpēc tā vingrošanai un arī mazliet spēks. Varbūt man viņu vajadzētu vairāk, bet sanāk vairāk tīri dziļā muskultūra, jā. Ok, nu labi. Bet, ja tu teiktu, nezinu, jābrauc nākošu gadu uz pasaules čempionātu un jāuzstāda labākais rezultāts, ko Anita ir izskrējis. Kas būtu vēl jāpieliek? Jābeidz strādāt, vairāk jāatpūšās, vairāk jāskrien. Bet vai es liktu prioritāti pašreiz pasaules čempionātam? Tas tāds piemērs, es domāju, vai tu vispār gribētu kādas tādas, ritīgi tāds augstos sporta mērķus, vai tas? Šodien, ja tu man jautā, nē. Šodien jautā, nē. Bet par to, kas notiks pēc 5 gadiem, to redzēsim. Ok. Nu jā, es arī negribu, lai tu mazāk strādāju, tad tev nebūs laiks tādiem atlētiem kā es. Jā, un tā ir arī sava veidā tāds lielais iegūms man. Es esmu ļoti pateicīga to, ka man ir darbs, ko es tiešām daru ar prieku. Es ļoti, var teikt, arī mīlu savu darbu, un es jebkuram cilvēkam novēlētu atrast darbu, kuru viņš dara tiešām ar vislielāko entuziasmu, prieku un iet uz darbu ar vislielāko gandarījumu. Lēšam tos cilvēkus karēm. Zini kā, man liekas, tā jau es... Ko es no malas varu redzēt, man liekas, ka daudzi mēs varbūt kaut kā straglojam, kur ir tā mūsu vieta šai pasaulē, ar darbiem, viss kā ko. Man liekas, ja ir kāds, kurš ir savā vietā, tad tā esi tu. Es ceru. Es tā jūtos, un es par to esmu ļoti priecīga. Nu, labi, pastāsti par darbiņu. Tev ir tādi, kā jau minēju, augsta līmeņa atlēti, kā es, ko tu trenē? Tev ir kādi tiešām arī sportisti?
Vispār man ir 3 darba vietas. Jā, man ir 3 darba vietas, kas ļoti arī aizpilda šo manu brīvo laiku. Pirmā būtiskākā un tāda ilgstošākā, būtībā es esmu treneris jau. Es šodien tieši domāju par šo, pirms mēs tikāmies 15 gadus. Es jau strādāju kā treneris. Un tātad mana RVA komūna, komanda vai sportisti, pamatā tie ir skrējēji, ar ko es darbojos, kam arī ļoti daudz laika veltu tātad sazvanoties, izrunājot visus iepriekšējos nedēļas plānus, saliekot nākošos nedēļas plānus, sacensību plānus, arī veidojot šo te treniņu struktūru kā tādu. Un otra lieta ir Latvijas skeletona izlase, kur es esmu kā fiziskās sagatavotības treneris un skriešanas treneris jau vairākus gadus, un mēs cītīgi gatavojamies šai ziemas sezonai, kas ir arī olimpiskā ziemas sezona, tāpēc turamīkšķus par mūsu Latvijas skeletonistiem. Un tur es esmu arī ļoti daudz iekšā, un man ir ļoti labs kontakts izveidojies arī ar šiem te jauniešiem, un ļoti daudz nianses mēs esam atraduši, sakārtojuši. Mēs esam tur kopā vispār 4 treneri, kas visu šo te balsta un veido, un es esmu ļoti priecīgi par to, ka es esmu tur, ka mums ir tāda darba vide, mums ir tāda darba komanda, un ka mēs visi redzam arī to pozitīvo pienesumu šim te ieguldītajam darbam. Un trešā mana darba vieta ir Siguldas sporta centrs, kur, diemžēl, es esmu samazinājusi savu darba kapacitāti, bet es esmu palikusi tikai pie dziļās muskultūras grupu nodarbībām. Un tad arī, jā, tur mazliet vēl arī darbojos. Tātad maza piesaista arī pašai Siguldai kā tādai. Ok. Un runājot par tavu, mēs tevi pazīstam arī kā uzturu speciālistu, tas ir arī, vai tas tikai komplektā ar tavējiem skrējiem? Jā, es šad tad es tā neraujos uz to, jo tas ir ļoti specifiski un ļoti niansēti un detalizēti, un tam parasti ikdienā, ja man kādam cilvēkam ir jāpalīdz, tam diezgan daudz stundas aiziet, kurus man dienā brīvas ir maz. Bet jā, arī uzturu jautājumos es palīdzu gan kādam skrējējam, kurš gatavojas, piemēram, kādam maratonam vai kādai ultrai, sakārtot šos uzturu jautājumus, vai arī kādam citu komandu veidu sportistam. Vienalga, tas ir hokejs, basketbolists, futbolists vai riteņbraucējs, vai arī kāds cīņu sporta veids. Tās ir tās manas nianses, kad sakārtot, ka tur kaut kas nav kārtībā, piemēram, tur atjaunošanos ar enerģijas līmeni, jā, tur treniņos jūtas kronisks nogurums, un, jā, bet tas ir tāds papildus. Jā, starp citu, vēl viena maza lieta, kas aizpilda man ikdienu. Ok. Runājot par treniņiem, es zinu, ka tu man esi arī kādreiz teikusi, ka ir diezgan daudz cilvēku, kas gribētu pie tevis trenēties, bet, diemžēl, tev vairs nav tā kapacitāte. Jā. Kāpēc cilvēki tik daudz grib trenēties ar treneri? Vai tu ar ChatGPT nevar plānu uztaisīt? Jā. ChatGPT plānu var uztaisīt, un ChatGPT uztaisīs arī diezgan tādu arī konstruktīvu šo te plānu, pēc kura var arī gatavoties, un arī es zinu, ka ļoti daudz cilvēki izmanto arī citus plānus, kā tur, piemēram, Garmin plāni vai kādu, vai vēl visādu organizāciju veidotie plāni, un cilvēki ir sagatavojušies arī pirmajam savam maratonam un pusmaratonam, bet tad, kad ir treneris, tad ir šī te atgriezeniskā komunikācija. Jo ChatGPT vai jebkuru plānu, ko mēs paņemam no interneta, tad ir tikai plāns, kuru tu pliki pildi. Bet tas plāns nepielāgojas ne tavam darbam, ne tavai pašsajūtai, ne tavai atjaunošanās niansēm. Piemēram, meitenēm arī ciklus ļoti var šo te plānu nobīdi izveidot. Individuālais treneris jau izvērtē šīs te nianses individuāli. Un līdz ar to, cilvēki to vairāk izjūt kā tādu pievienoto vērtību. Un, manuprāt, tāpēc arī tas
tas treneris ir tik būtisks. Un tagad mēs nofilmēsim Siguldas Gutmaņa alu. Mēs neesam šeit pirmie izrādās. Pieprasīta vieta. Tāpēc, jā, treneris tiek novērtēts arvien vairāk, par ko man arī prieks, jo balstīties pēc plika plāna, tas nav sarežģīti, bet tad, kad sākas kaut kādas mazas problēmas treniņu procesā, tad treneris, ja viņš ir zinošs, viņš tam ļoti var pievērst uzmanību un to visu sakārtot, un tad nebūs nekādas atkāpes no normas vai neparedzēti pārtraukumi un vēl jau vairāk pārtrenēšanās riski. Tieši pirms nedēļas, kad es rakstīju sarunu ar Ģirtu no Andrejsavas fitnesa zāles, mēs kaut kā nonācām pie tā, ka tās silikona smadzenes jau tām valda šajā pasaulē tik ļoti, ka mēs sākam jau meklēt arī ceļu pie īstiem cilvēkiem. Man liekas, tāpēc arī īsti treneri ar pieredzi kļūst arī aktuālāk daudziem cilvēkiem. Bet runājot par tiem skrējiem, par skriešanu vispār runājot, kas ir tāds, ko tu redzi, kas ir lielākās problēmas? Ar ko cilvēki cīnās? Laikam ar to, ko es esmu saskārusies, analizējot savu jauno audzēkņu, kad atnāk jauns audzēknis, es viņam lieku uztaisīt šo skriešanas slodzes testu laboratorijā. Un izrietot no tā, kāds ir šis skriešanas slodzes tests un kāds ir tas veselības stāvoklis, tad balstoties uz tā, mēs arī ejam uz priekšu un pēc tā arī trenējamies. Un lielākā, tipiskākā kļūda ir treniņu vienveidība. Tātad vienkārši iziet ārā un vienkārši skrien pēc sajūtām. Es šodien labi jūtos, noskriešu 15. Es šodien slikti jūtos, noskriešu tikai 5 km. Šodien labi jūtos, noskriešu 5 reizes pa kilometram jaudīgus intervālus. Un tā kā nedomājot līdzi, vai šis treniņš un nākošais treniņš iet roku rokā, vai viņš tevi stiprina, vai viņš iedod šo pozitīvo tendenci, vai tieši pretēji tu ar katru to nākošo treniņu sevi gurdini un veidojas ar laiku treniņu stagnācija. Viņa neatnāks šodien un uzreiz, bet viņa atnāks ļoti lēnām un tāda ilgstoša. Un būtībā, ko tas nozīmē, ka vienkārši iesprūst rezultāti. Tas var būt arī trenējoties pie trenera. Tā var būt, jo tos apstākļus ietekmē ļoti daudz faktori. Jā. Viens ir tas, ka ir vienveidīgs treniņu process. Nākošais ir mūsu lielākā un galvenā kļūda, ko mēs nepieskatām. Tā kā man liekas, hei, es izskriešu treniņu, ja es trenējos pie zinoša trenera, man tagad būs rezultāts. Bet tev ir jāievēro arī tas, ka tev ir jāguļ. Jāguļ mīļie. Jādzer ūdens, jāēd kvalitīvs ēdiens. Tiešām jāpadomā par šiem te atjaunošanās procesiem. Jā, jo tas viss veido to, kā ķermenis jūtās, to, kā mēs atjaunojamies, to, kā mēs rēģējam uz katru slodzi. Un arī, protams, mentālā veselība. Tur bez viņas nekur. Jā, ja mums visu laiku dzīvojam stresā, tad diemžēl, jā, tad tas atspoguļosies arī sirsniņas rādītājos. Un ja tas atspoguļos sirsniņas rādītājos, tas atspoguļos arī treniņu procesā. Un tad tāda viena liela sniega bumba veļās. Tātad ir vienveidīgs treniņu process un nav sakārtotas tās pārējās ikdienišķās lietas, kas ietekmē to treniņu procesu. Jā? Arī, protams, vispārējais veselības stāvoklis, kā piemēram... Tur tās mašīnas, mums tā plānā būs sādā. Kā piemēram vitamīnu, kaut kāds konkrēts vitamīnu deficīts. Un to mēs varam pārliecināties, nododot analīzes. Es esmu tas treneris, kas liek saviem audzēkņiem kā minimums vienreiz gadā, pat 2 reizes gadā nodot analīzes, lai paskatītos, kas tad ar to ķermeni notiek. Jo man kā trenerim ir ļoti svarīgi, ja es lieku audzēknim slodzi, lai tas ķermenis ir gatavs tai slodzei. Jo tikai tad tas rezultāts būs. Un tu pats zini, kā ir, kad hei, kaut kas nav, jā, pēkšņi tu jūties saguris, neatjaunojies viss, ko es tev liku izdarīt. Man bija ļoti interesanti, kad mēnesi atpakaļ mēs runājam, ka es tev stāstīju, ka man vispār nav spēka tur treniņos un tāds besis. Un tu saki, ok, man jāiet uztaisīt analīzes. Un tad es tev turpināju stāstīt, ka
es teicu konkrēti piemēru, ka vienu dienu es vilku kedis kājās, lietas skriet, vienkārši pēdas sāk raut krampī. Un tad es domāju, varbūt es vienkārši neesmu ūdeni dzēris tajā dienā, jo es vienkārši aizmirstu ikdienā. Un tas, ko tu uzreiz automātiski, ko tu man pateici, zini, ko pieliec tām analīzēm klāt, kortizolu arī pamēri. Tas likās ļoti tāds interesants respons nedēļas. Jā, tas arī, protams, viss šis te veidojas ar gadiem, ar pieredzi, bet man ir laikam arī prieks, ka es arī izjūtu to audzēkņa tās ķermeniskās nianses, tīpaši es viņu pazīstu ilgāku laiku, jā, tad gan datu ziņā, gan arī to, kā viņš reaģē uz slodzi, gan kā jūtās, tad visas šīs nianses var vairāk un efektīvāk izsekot līdzi. Bet būtībā, jā, nepietiks tikai ar pliku skriešanu. Tur ir tādas mazas niansētas detaļas, un tāpēc arī šajā situācijā ir tas treneris tik svarīgs. Jo ChatGPT vai interneta plāns šo vienkārši nepateiks. Man patika vienreiz arī pēc viena maratona, ka es biju pilnīgi tur nobeidzies pēc kaut kāda 27. kilometra, un tā, kad viss tā kā var četrāps iet tālāk. Un, man liekas, Losis nesatrenējās vājš. Un tu man uzreiz pateici, nē, tā nebija jābūt. Aizsūtīju uzreiz analīzēm un visu. Un tāds, es sapratu, ka tu domā vairāk pa mani nekā es pats varbūt. Un tam tā arī jābūt, jo tev par to nav jādomā. Tā arī ir. Tev par to vienkārši nav jādomā, tev ir jāļaujās treniņu procesam, tev ir jādara norādījumi, ko treneris ieliek, un trenerim ir visas šīs kļūdas un nianses jāredz un jādzird. Un ja treneris to redz un dzird un piekuriģē, tad tās tendences pozitīvas arī būs, jo mans mērķis, vai vispār es uzskatu, ka trenera mērķis būtu strādāt ar cilvēku, lai viņam tas rezultāts ir ilgtermiņā, un galvenais rezultāts, lai viņam ir laba veselība. Jo, ja būs laba veselība, tad tev būs arī rezultāts. Jā, runājot par mērķiem, mēs arī dažreiz runājam, tur mērķi, tur maratons priekšā vai kaut kas, un tu prasi saviem audzēkņiem, mēģinu uzstādīt kaut kādus mērķus, un no vienas puses, zinu, kā tagad mēs brauksim uz Frankfurti, man tās 3,5 stundas man sēž galvā, ka beidzot jāsalauž, ja? Es zinu. No otras puses, es zinu, es noskriešu 3,50, es būšu tikpat priecīgs par visu, man dzīvē reāli nekas no tā nemainās, nevienam nemainās. Bet tas, kad ir tas mērķis, protams, padara to procesu, arī interesantāk, ir tāda spēle, tas viss kļūst bišķiņ tā kā rotaļa, un tad ir tāds azarts vairāk un bišķiņ jautrē. Es atbildēšu tev šo jautājumu. Tas tevi disciplinē un motivē vairāk. Jā, Un tas jau tā ir tā emocionālā arī kaut kādā mērā gatavošanās. Jā, tā kā jebkuram cilvēkam vienalga kāda līmeņa sportists viņš ir, viņam ir jābūt tam burkānam priekšā. Vai vienalga tam mērķim vai burkānam, kurš viņu definē. Jo tas iedos papildus motivāciju vienkārši to visu darīt ar lielāku atdevi, nevis vienkārši darīt darīšanas pēc. Jā, jo, teiksim, man jau tas mērķis ir, lai man ir 80, lai es varu aizbraukt piedalīties kaut kur. Bet tas ir tas ilgtermiņa mērķis, ir pārāk tāds, ko mums grūti tagad kaut kā tāds nenotverams tas mērķis varbūt, lai tagad vajag motivētos tur iet intervālus skriet. Jā, protams, ir jābūt arī objektīvam tajos mērķos. Cilvēks nevar atnākt, kuram varbūt pieredze skriešanā ir ļoti zema. Viņš nav skrējis, piemēram, pat pusmaratona sacensībās. Viņš grib uzreiz noskriet maratonu un uzreiz, piemēram, tendēt tā ļoti varbūt skarbi zem 3 stundām. Jā. Diemžēl tādus stāstus esmu dzirdējusi un arī ar to esmu saskarusies. Bet, Toni, tu taču skrien zem 3 stundām, taču man arī sagatavot zem 3 stundām. Bet te ir tie katra cilvēka tie fizioloģiskie resursi, jo spējas, iedzimtība, viss, kad ir kādam, kuram tas ir vieglāk realizējams, un ir kādam, kuram tas prasīs ļoti lielu darbu un pat daudzus gadus. Jā. Kurš ir tas brīdis, kā tev liekas, kad
personal best vairs nav opcija. Es domāju, to, ka man virs 40 jau ir, kad varbūt, man liekas, šogad vēl var, bet vai pēc 3 gadiem, vai pēc 7. Viss būs atkarīgs noteikti no tavas ikdienas. Jā, ja tu strādāsi vairāk, gulēsi mazāk. Tāds ir plāns. Tad tu pats uzreiz saproti, ka tu atņem no tā treniņa procesa, tu atņem no tām fiziskajām darbaspējām uzreiz daudz vairāk. Jo tam visam jābūt līdzsvarā. Tu nevari negulēt, neēst, nedzert ūdeni, nepiedomāt pie visām šīm te atjaunošanās lietām un gaidīt rezultātu. Cienam savu ķermeni. Tā kā, labi, bet ja es kļūstu vecāks un viedāks un zinu, ka man jāaizguļās un jāpadzerās, tad es varu... Es kaut kad biju uz tiem slodzes testiem un tā daktara, kuras vārdus tagad pēkšņi vairs neatceros, viņa teica, medicīnā līdz 45 ir jauns, tā kā beidz. Tavs lielais bonus vai pluss ir tas, ka tu esi izturības sporta veidā. Līdz ar to, jo tu esi viedāks, jo ķermenis kaut kādā ziņā varbūt arī labāk tiek galā ar šo. Tur ir vairāk jāpiedomā, tur ir dažādi aspekti, bet kā varbūt redzam gan riteņbraukšanā, gan maratonos, kad arī olimpiskās spēlēs startē 45 plus vecuma sportisti. Un es teiktu, ka tas nav limitējošais faktors. Man bija ar Aigaru Matisonu vakardien saruna, un mēs tieši runājām par gadiem un tā. Viņš man tieši jautāja, cik tu tev gadi, jo aizgāja runa par rezultātu. Un viņš teica, ka viņš savu personīgo rezultātu ir noskrējis tieši 42 gados. Ja? Tāpēc nelimitē sevi dēļ vecuma. Okay. Es arī tad 42 noskrēšu. Jā. Okay. Labi, bet man liekas, ka varbūt tas bonus ir izvēlēties sporta veidu, kas ir reāli tautas sports, kur tu vari sacensībās piedalīties, ja tu gribi katrā nogalē. Ja tu esi šķēpmetējs un tu pabeidzi savu karjeru, kur tu to šķēpu metīs? Taču nav tādas aktivitātes. Jā. Tas tautas sports, viņš ir vairāk, viņš ir gan bērniem no rāpošanas brīža, līdz pat vecumdienām, un pat arī cilvēkiem ir ar ierobežotām šīm te kaut kādām spējām, ratiņkrēslā. Es pilnīgi tiešām abrīnoju, un arī ļoti man prieks, ka Latvijā arī šī sadaļa paliek arvien populārāka un attīstās, un šādi cilvēki tiek piesaistīti sacensībām, un ir arī patroneši un paši piedalās. Tā kā super, jā, ka tas paliek visaptverošs. Jā, tāpēc es saku, ka labākais sports pasaulē ir tautas sports. Un vai tur skriešana vai orientēšanās vai taku skriešana, tas katrā ziņā, jā. Tieši tā. Labi, daudz cilvēku domā, skriet ir slikti, jo tas sačakarē ceļus. Ko Anita savā prātā nodomā, kad dzird 1000 reizi šo frāzi? Jā, šis ir ļoti medicīniski arī pētīts, un es pateikšu tā, tas tiešām ir mīts. Jo ceļu problēma sākas nevis dēļ skriešanas, bet dēļ tā, kā tas process tiek uzsākts vai tiek darīts. Un pirmā lieta noteikti, kas ļoti arī angļu tādā informatīvā telpā ir so far, so much. Tā kā par ātru, vai so fast, so much par ātru un par strauju. Un loģiski, kad mūsu saites muskuļi, locītavas nav pieraduši pie šīs skriešanas cikliskās slodzes, jo skriešana ir arī mūsu šķēršļi Siguldas, skriešana ir ar šī trieciena veida slodze, tad loģiski, kad ceļi norēģēs. Tātad pār ātru tiek uzsākta slodze vai par ātru tiek palielināta slodze, par ātru tiek skriets. Nākošā lieta ir neiesildās, neatsildās. Lielākoties ceļu problēmu nianse ir arī meklējama
vai nu saīsinātos muskuļos, augšstilba muskuļos, vai arī ikra muskuļos, vai arī pat vājos sēžas un gūžas muskuļos. Ja? Tā kā, līdz ar to tās visas nianses arī rada to, kāpēc tas celis var noreaģēt. Bet īstenībā osteoporozes risks nav lielāks skrējējiem. Pilnīgi noteikti. Tas ir pierādīts medicīniski un ļoti sen un daudz dažādos veidos. Skriešana pat īstenībā stiprina to ceļa locītavu. Viņa stiprina šos te skriemsli, apasiņo viņu, uzlabo vielmaiņu. Līdz ar to, diemžēl, mīļie, tas ir mīts un iemesls, lai neskrietu. Un atkal iemesls tā kā piedomāt par tām lietām, ko es kā pats kā skrējējs neizdaru, kas man rada šo te kaut kādu kaitējumu ķermenim. Ja, es, piemēram, nevingroju, es neiesildos, es neatsildos, es nepadomāju par muskuļu mobilitāti. Jā, lai tas muskulis ir caurlaidīgs un slodzes laikā viss smuki strādā. Tā kā atkal tāda paša cilvēka nolaidība. Jā, man liekas arī, man pagājušās vasaras atceros, bišķiņ sāpēja celis pie ceļš tur garajos pēc 20 kilometriem. Es aizgāju fizio, viņš man teica, tur savilkta gūža, un celis vienkārši tas, kur tās sāpes izstarojās. Tur ar celi jau viss kārtībā. Un tā. Ka celis bieži ir tas, kur mēs sajūtam kaut kādas lietas. Jā, tās ir sekas, bet cēlonis tev bija gūžā. Tātad, ja mums ir kaut kāda jūtīga vieta, tad tās ir sekas, bet mums ir jāmeklē cēlonis un jāstrādā ir ar cēloni. Jo, ja mēs koncentrēsimies tikai uz tām sekām, cēloni nerisināsim, mēs iedzīvosimies ilgstošākā hroniskā traumā, tas attiecīgi atkal radīs negatīvas emocijas. Jā. Ja tu tā pasties uz saviem skrējējiem, ir kaut kas tāds, kas bieži atkārtojas varbūt, kāpēc neizdodas sasniegt rezultātus, kas ir, bet tavējiem droši vien izdodas viss. Vai, teiksim, vai tā ir vienkārši dzīves aizņemtība vai? Zini kā, ir ļoti dažādi. Man patīk, kad mani skrējēji jau visu šo treniņu procesu uztver ne tikai kā skriešanu. Ka tā ir kaut kādā mērā daļa no tavas pozitīvās ikdienas, tā ir arī kaut kāda socializēšanās, cita komūna, cita vide. Piemēram, uz koptreniņu, ja, pie jebkura treniņa, kurš atnāk audzēkņi, uz koptreniņu katrs cilvēks atnāk no savas sfēras, viņi ir dažādi, viņi viens otru savstarpēji var nepazīst sākumā, bet tā komunikācija savstarpēji izveidojas ļoti ātri. Jo viņi viens otru saprot. Tāpēc, ka tā viena interese ir kopēja, un tur ir, un līdz ar to tas kontakts izveidojas ļoti ātri. Tāpēc es domāju, ka no saviem audzēkņiem, es par saviem audzēkņiem varu teikt tikai tā, ka te jau vairs nav runa tikai par pliku skriešanu. Jā, man liekas, mēs pagājuši gadu bijām Berlīnas maratonā, un es domāju, es safilmēšu un uztaisīšu kaut kādu stāstu, kādu YouTube video, vlogu. To es neizdarīju. Kāpēc? Tāpēc, kad arī man ļoti grūti bija saprast, kā lai es to izstāstu. Jo es to nevaru izstāstīt. Tas ir tikai jāpiedzīvo. Tas maratons ir, kad sāks stāsts? Kaut kad jūnijā, kad es sāku vairāk par to, katrā treniņā par to domāt. Vai pirms 10 gadiem, kad es biju pirmoreiz Berlīnē. Un, zin kā, tas kļūst par tādu daļu no tavas identitātes, tāpēc arī iziet treniņi ir, nav baigi jāpiespiežas, tas jau kaut kas, ko mēs darām vienkārši. Jā, un grūtāk ir ar vingrošanā. Jā, un redz, tā treniņu procesā ir arī tāda nianse, tad, kad tu skrien tos, kāpēc arī svarīgi tā treniņu procesā ir tā treniņu struktūra, arī gatavoties tādam lielam notikumam kā maratons. Pa lielam, būsim godīgi, maratons nav viegls nevienam. Visiem tur ir grūti. Tiešām visiem tur ir grūti un visi ar sevi cīnās un strādā, un ir tīpaši tā reālā maratona garša sākas pēc 33. kilometra. Man tieši viens no audzēkņiem nesen teica, skrienot pusmaratonu, ka pusmaratons sākas pēc tā 15. kilometra.
tie pirmie 15 ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tas bija tik pozitīvi savā ziņā, mēs par to ļoti pasmējāmies. Un arī tajā maratonā, kad mēs gatavamies tādam lielam notikumam, zinot, ka būs jāpastrādā, būs grūti, tā kā lielākā vai mazākā mērā būs grūti, bet treniņu procesā tāpēc ir svarīgi, kad ir tie dažādie treniņi, kad ir lēns treniņš, kur tu izskrien un tev ir tik forša sajūta un tu noķer tās labās emocijas un ir treniņš, kur tu pastrādā jaudīgi, bet pēc tā treniņa arī būs liela gandarījuma sajūta. Un arī šie treniņi, kad ir viegls, mazāks treniņš, ļoti iedod arī emocionāli. Un tieši tāpat arī tas cits treniņš, kas iedod, kur tev ir ļoti daudz jāstrādā, arī emocionāli. Un tas arī veido to tavu stāstu lēnu garu līdz tam maratonam. Katrs treniņš, ko tu skrien, vienalga, vai tu skrēji viņu pirms 10 gadiem, vai tu viņu skrien tagad un šodien, ja tu skriesi. Tas arī ir tavs stāsts uz tavu Berlīnas maratonu. Frankfurtas, jā. Tagad Frankfurtas, jā. Ok, Janete. Klausies, mēs varētu nobeigt tādu ritīgi praktisko daļu. Jā. Cilvēkiem, kuriem varbūt skriešana kaut kas jauns un kādas lietas ir neskaidras, kas pieredzējušiem varbūt liekas pašsaprotams, bet jauniem varētu būt pilnīgi svešas lietas. Mēs par tevi varētu runāt kādām daudzām tēmām, bet šodien varbūt par tām pulsa zonām izstāstīt. Kas ir pirmā, otrā? Ko tas viss nozīmē? Pirmkārt jau vispār, kāpēc ir jēga trenēties pulsa zonās? Pirmkārt, tāpēc, ka tas veido šo treniņu struktūru. Tas mazina jebkādu pārtrenēšanās risku, un tu vari ļoti viegli sekot līdzi savam treniņu procesa visām norisēm, tam, kā tu progresē uz slodzi, tam, kā ķermenis atjaunojās, kur var arī prognozēt kaut kādas arī šīs tendences, jau tā kā plānot rezultātu, jā. Pirmās divas, es esmu tas treneris, kas vispār strādā pēc 7 zonām. Lielākoties literatūrā tiek aprakstītas 5. Es izdalu vēl mazliet smalkāk tieši to vidu zonām. Tātad pirmās 2 ir bāzes zonas, jeb aerobās zonas, kur tiek stiprināta sirsniņa, tiek stiprināta mitohondrija, sirdsdarbība un tīrā izturība. Un šādā slodzē sirsniņa netiek pārslogota. Ja es trenēšos tikai pirmajās 2, tad ātri skriet man būs grūti. Jā, tu varēsi skriet ilgi, bet lēnām, bet ilgi. Jā. Tad, kad ir tad jau 3., 4., tad tā ir jauktā tipa zonas, kur šis jauktā tipa darbs ir. Ko tas nozīmē, ka muskuļos sāk izstrādāties laktāts. Un laktāts ir tas, kas rada to nogurumu kājās, kad paliek kaņas smagas un celīts negrib celties un pātrinās sirdsdarbību. Jā, tā kā tas vienkārši nāk organiski kopā. Un mums viņās ir jātrenējās, lai tieši pierastu pie šī laktāta, lai mēs iemācītos no laktāta ražot enerģiju un lai slodzes laikā, tīpaši sacensības slodzes laikā, ķermenis spēj jau arī atjaunoties. Ne tikai viņš muskuļos izstrādās tas laktāts, viņš arī spēj atjaunoties. Un to mēs darām ar visādiem intervāliem. Jā, tur tempiem, intervāliem. Un tad jau ir tā augšējais tas darbs, kas ir būtībā maksimālā skābekļa patēriņa darbs, kad mēs strādājam uz ātrajām muskuļu šķiedrām, uz anaerobo slodzi, un trenējam ātruma izturību. Jā, tīrais ātrums un ātruma izturība. Un tas jau ir tādiem intervāliem, tur 100 metri, 200 metri, 300 metri, 400 metri, 500 metri. Jā. Un tādā lielā jaudā. Un uz augšām. Un kā tās zonas vislabāk, ja cilvēks grib zināt savas zonas, viens ir pilns visādām formulām, bet visiedzīgāk ir iet uz slodzes testiem. Jā, tikai un vienīgi sporta laboratorija veicot šos mērījumus ar skābekļa masku un arī ņemot no pirksta laktātu, var objektīvi noteikt šos sliekšņus, kas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, lai pēc tam veidot šo treniņu procesu. Jo rēķinot pēc formulas, es esmu pati arī lasījis pie tevis lekciju un rādījis tos piemērus, kā ir izrēķina pēc formulas un kā ir paskatās pēc slodzes, tas tur pilnīgi atšķirās. Un līdz ar to atkal tas nozīmē, ka treniņu process nav precīzi, nav piemērots. Atkal izveidosies šī treniņa rezultāta stagnācija un nebūs pozitīva tendence.
Un lielākoties, kas ir tie, kas neskatās un nepievērš uzmanību tam zonām, tad bieži vien vislielākā kļūda ir tad, kad vajag lēnos treniņus skriet, viņi skrien par ātru. Un tas arī ietekmē ļoti to atjaunošanos. Jo ir bijis arī tāda situācija, kad, piemēram, ķermenis jūtās ļoti labi, bet sirsniņa beigās ir sagurusi un viņa nav atjaunojusies no iepriekšējā dienas treniņa, vai tur, piemēram, miegs ir ietekmēts un izrādās, ka ir jāskrien par 20 vai 30 sekundēm uz kilometru lēnāk. Kaut gan sajūtas ir super labas un vieglas un liekas, es varētu skriet un daudz, bet sirsniņa izrādās ir vajag skriet savādāk. Un es teikšu tā, skrienot un trenējoties pēc zonām un arī es kā treneris strādājot pēc zonām, tur visu var redzēt, kā audzēknis progresē, cik strauji progresē, kuri treniņa uzdevumi vai tipi uz audzēkni vislabāk reaģē, kas dod vislabāko šo te progresu un kad ir superkompensācija, kas ir tieši svarīga ļoti plānojot jau sacensības un plānojot, kā tu gribi konkrētu mērķi un rezultātu maratonā. Jā. Es atceros, ka man sieva sāk pie tevis trenēties, ka kaut pirmo mēnesi vai 2 bija jāskrien tik šausmīgi lēni. Vai tiktu tas psiholoģiski grūti, tik lēni skriet. Bet īstenībā ātri, kāds mēnesis, un tad jau uzlabojās tie rezultāti. Tas ir tas melnais darbs, kurš prasa ļoti lielu pacietību, bet tas ļoti atmaksājās. Tas tiešām ļoti atmaksājās. Un šādos brīžos es bieži vien jūtos vairāk kā psihologs tam audzēknim, kad es viņam nomierinu, hei, jāpaciešās. Protams, kāds tas rezultāts un progress ir atkarīgs no katra cilvēka atsevišķi, no tā, jo tas ir atkarīgs, ko viņš ir darījis iepriekš, cik viņš daudz ir sevi mocījis iepriekš, kādā vecumā viņš ir sācis skriet un trenēties. Bet visiem var šo sakārtot, tam pievērš uzmanību. Ok, Anita. Teiksim tev paldies, novēlēsim mūsu skatītājiem darīt melno darbu, kas prasa ļoti lielu pacietību, bet dod lielus rezultātus. Un kas vēl? Visi linki kaut kur aprakstos, visu, ko mēs pieminējām, Anitas sociālā tīkla un vispārējais. Vēl kaut kas? Tiekamies trasē! Čau! Paldies!